Pieteikšanās senioru iepazīšanās šovam Sirdslietas vēl tikai līdz šodienas pusnaktī. Nenokavē! Pieteikumu anketu meklē portālā LSM.LV. Redakcijas e-pastā iekritusi karsta ziņa no anonīma avota. Sensācija, kas varētu vai uzspridzināt dienas ziņu lenti. Citi to jau būtu pārpublicējuši ar kliedzošu virsrakstu, bet mēs joprojām klusējam. Kāpēc? Ne jau tāpēc, ka mēs lēni strādātu. Tas tāpēc, ka žurnālists šajā laikā paspējis veikt jau vairākus zvanus. 2 neceļ, 1 nav pilnvarots runāt, 4. lūdz atsūtīt e-pastu, bet 5. pasaka ko tādu, kas apgriež sākotnējo bildi kājām gaisā. Tikmēr producents ar redaktoru uzdot vēl 3 jautājumus, uz kuriem šobrīd atbilžu vēl nav. Te nedara arguments. Visi taču tā runā, vai sen jau visiem tas ir zināms. Mūsu darbs nav tikai pastāstīt, ko kāds teica. Mums vajag faktus, dokumentus vai lieciniekus, kas to apstiprina, un arī vismaz 2 uzticamus informācijas avotus. Bez tā mēs neziņojam. Tikai tad top ziņa. Vaicāsiet, kāda ir žurnālistu loma šajā procesā. Mēs netērējam jūsu laiku ar minējumiem vai pieņēmumiem. Mēs sniedzam pārbaudītu, drošu un uzticamu informāciju, kurā balstoties jūs varat pieņemt lēmumus. Latvijas sabiedriskais medijs. Tas notis mums tur ir. Tas motis? Jau nav. Es nezinu, kur viņš ir. Par prieku sev, par prieku tev. Par prieku sev, par prieku tev. Un ļautiņiem par prieku. Kad tev nav vārta, tad dzied la la la. La 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 la. Fantastiskas darba spējas un talants ar vien dāvāt prieku ar jauniem koncertiem, jaunām dziesmām un neiztrūkstošu humoru. Tagad man ir žēl, ka man nav 30, bet man ir 90. Paldies! Dokumentālā filma Maestro Raimonds Pauls. Dziesmiņa par prieku. Ceturtdien bez 29. vakarā LTV1 un Replay LV. Stingri audzinātajai parīzietei Brižitei bija lemts kļūt par kino ikonu un elku miljoniem cilvēku visā pasaulē. Viņš man iemācīja, kas es esmu. Kas es patiesībā esmu. Un es neesmu tāda, kā domājat. Viņa bija simbols mīlestībai, seksualitātei un brīvībai gan uz ekrāna, gan dzīvē. Jaunas sievietes neparastais liktenis un laikmeta portrets daudzsēriju biogrāfiskajā drāmā Brižita Bardot. Otrdienās bez 15.11. vakarā LTV1 un Replay LV. Zāles nav konfektes. Zāles jālieto atbildīgi. Atceries, vienmēr izlasi lietošanas instrukciju. Zāļu lietošanas instrukcijas pieejamas zāļu reģistrā www.zva.gov.lv. Jau šovakar britu seriāls Dumpinieces, biogrāfisks seriāls Mocarta ēnā, bet pēc tam daudzsēriju biogrāfiskā drāma Brižita Bardot. Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Esiet sveicināti Latvijas radio. Šis